Sveicināts klausītāji! Tu šobrīd klausies Vidzemes augstskolas podcastu Students runā, rubriku Vai viegli būt pirmkursniekam. Epizodēs, kuras veidosim mēs, Beatrice un Elīza, tu dzirdēsi to, kā pateicībā ir būt pirmā kursa studentam, no izaicinājumiem līdz pat iespējām. mēs piedāvājam skatu no studenta studentam. Runāsim par kopītnēm, lekcijām, ārpus studiju aktivitātēm un visu to, kas ir svarīgs uzsākot studijas. Podkāstā mēs iekļausim pieredzes stāstus, atmiņas, praktiskus ieteikumus un atziņas, kas palīdzēs labāk sagatavoties studiju sākumam. Turpini klausīties un uzzini, kā ir gājis mūsu studentiem. Šodien studijā ciemos ir Vidzemes augstskolas studiju programmas Mēdīju studijas un žurnālistika 2. kursa studente Karolīna. Čau, Karolīna! Čau! Šodienas epizodi vadīšu es, Elīza, un šajā epizodē mēs runāsim par to, kas ir krustvecāki un studiju programmu direktori un kam lūgt palīdzību, kad tā ir nepieciešama. Mazliet pastāsti par sevi, kā tu nonāci Vidzemes augstskolā? Es Vidzemes augstskolā nonācu īstenībā ļoti nejauši. Bija 12. klase, un, protams, mēs izdomājām, kur mēs iesim tālāk mācīties un tā tālāk. Un, man sanāca tā, ka projekta ietvaros es nonācu Valmierā vasarā, jūnijā. Un es atceros, ka draugiem sūtīju to, ka man ļoti iepatikās tā pilsēta un kad es šeit vēlētos studēt. Un tad jau pienāca pieteikšanās visām studijām, un kaut kā nonāca Vidzemes augstskola tur, un es šeit tiku budžetā, un šādi es arī nonācu šeit. Un kas tev visvairāk pārsteidza, kad tu sāki studijas Vidzemes augstskolā? Man visvairāk pārsteidza komunikācija ar docētājiem, to, ka tā ir tik ļoti viegla un vienmēr var visu sarunāt. Piemēram, arī to, ja tev ir vajadzīgs laiks, lai pagarinātu kādu darbu, vienmēr visu var sarunāt, arī ļoti ātra komunikācija. Uzrakstīt e-pastu un atbildēs tev vienmēr kādās 10-15 minūšu laikā. Nav tā, ka tev ir jāgaida kāda nedēļa, kamēr tu saņemsi atbildi no docētāja. Tas man arī pārsteidza kā pirmā kursa studentei, kad es šogad sāku mācīties, ka tā komunikācija ir tik ātra un ka tev nav jāgaida tur 2 dienas. Un ka, protams, visi ir aizņemti, bet kaut kā atrod to pauzīti un atrod to laiku, lai atbildētu studentiem, un viņi varētu turpināt to savu iesākto darbu. Tā kā šodienas tēma ir par palīdzību, kam to lūgt, kā to vispār paprasīt un kā saprast, ka tev tā ir vajadzīga, tad kas tev pirmais nāk prātā par studiju dzīvi, dzirdot vārdu salikumu drošības spilvens? Man pirmais nāk prātā dzirdot drošības spilvens ir tas noteikti, ka tev ir kaut kāds cilvēks, ar ko aprunāties studiju laikā. Piemēram, tas arī tas pats varbūt tas krustvecāks vai kāds kursabiedrs vai students vai vecāki vai labākie draugi. Tas tāds cilvēks, kas tev atbalsta un tev ir tāds drošības spilvens. Un kas tev studiju sākumā bija lielākais atbalsts, jeb šis drošības spilvens? Mans lielākais atbalsts noteikti bija mana ģimene pašā sākumā. Tā kā es oriģināli esmu no Aizputs, kas ir 50 km no Liepājas, tas bija diezgan liels solis pārvākties uz Latvijas otro galu. Viņi noteikti man sākumā atbalstīja, protams, arī mani draugi, un tad jau arī kursabiedri, ar kuriem es sadraudzējos, jo mēs sapratām to, ka mēs esam, teiksim tā, visi vienā laivā, un viss mums ir jauns, un mēs viens otru atbalstījām un stūmām uz priekšu. Vislielākais atbalsts arī priekš manis pašā sākumā bija vecāki, jo tu atnāc uz jaunu vietu, un ja tev nav kaut kādi kursabiedri, kurus jau tu esi iepriekš pazinis, tad tie kursabiedri no sākuma ir vienkārši sveši cilvēki, bet tad laika gaitā tur viņiem iepazīsties, tu iegūsi draugus savu kursabiedru vidū, un tad viņi arī kļūs par tādu lielāku atbalstu, jo, kā jau tu teici, jūs visi esat vienā laivā. Tu jau iepriekš pieminēji par krustvecākiem, tad varbūt tu varētu pastāstīt, kas ir Vidzemes augstskolā krustvecāki. Tad studentu krustvecāki ir vecāko kursu studenti, kuri palīdz pirmkursniekiem iejusties augstskolas dzīvē. Viņi ir kā, teiksim tā, mentori vai atbalsta cilvēku studiju sākumā. Un es arī esmu krustmāte, un man bija ļoti liels prieks to, ka es uzzināju, ka varētu būt krustmāte pirmkursniekiem, jo man tas likās tāds ļoti forši atbalstīt pirmkursniekus un iepazīstināt viņus arī ar augstskolas tradīcijām un palīdzēt viņiem iekāpt tajās pirmajās studentu kurpēs un palīdzēt viņiem iejusties un saprast visu, kā notiek šeit.
Un kāda ir šo krustvecāku loma, jeb tādi galvenie uzdevumi? Noteikti iepazīstināt ar augstskolas tradīcijām un arī par augstskolu, palīdzēt saprast studiju procesu, arī atbildēt uz muļķīgiem jautājumiem, ko esmu arī saņēmusi. Un, varbūt studenti domā, ka tas ir muļķīgi, bet esmu bijusi arī pirmkursnieks, kas ir jautājis tādus jautājumus. Noteikti nav jāuztraucās, kad liekas, ka tas ir muļķīgs jautājums. Un, arī ieteikt, kā veiksmīgāk mācīties un palīdzēt atrast draugus un iekļauties studiju vidē un organizēt aktivitātes pirmkursniekiem, kas noteikti bija mans mīļākais, kad man bija iesvētības un palīdzēt viņus tā iesvētīt studentu dzīvei. Es tev tieši gribēju jautāt, kas ir tavs mīļākais uzdevums kā krustvecākam, bet tu jau pati to pateici. Vai krustvecāki vairāk palīdz tieši akadēmiski ar mācībām, vai arī vairāk palīdz tai emocionālajai labsajūtai? Manuprāt, krustvecāki palīdz abos, gan akadēmiski, gan labsajūtai. Piemēram, akadēmiski paskaidro, kā notiek studijas, palīdz saprast grafikus, e-studijas, kas noteikti man bija arī ļoti grūti kā pirmkursniekam, jo mēs visi bijām pieraduši pie e-klases, un e-studijas bija pilnīgi kaut kas cits. Dot arī padomus par eksāmeniem un pasniedzējiem, docētājiem, ieteikt arī materiālus un mācīšanās veidus, un labsajūtai noteikti palīdz iejusties jaunajā vidē, jo tas ir pilnīgi kaut kas jauns studentam, un palīdzēt iesaistīties studentiem studentu dzīvē un visādos pasākumos. Tas ir tas labsajūtai, lai viņi justos vairāk pieņemti un palīdzēt viņam iejusties augstskolas dzīvē. Tātad, jā, krustvecāki palīdz gan mācībās, gan arī vispār saprast, kas un kā notiek, un tikt pāri tajam pirmajam šokam. Un tu arī pieminēji par tajām e-studijām, un tas bija priekš manis, tas bija pats grūtākais pirmā kursa sākumā, jo Vidzemes augstskolā ir programma, ko sauc Moodle vai Moodle, kā kurš izrunā. Un viņa sākumā liekas patiešām sarežģīta, jo tā nav e-klase, kurā tu apmēram saproti, kur tev kas ir jāmeklē. Tur ir mazliet citādāka sistēma. Bet tad kaut kā laika gaitā pa visiem kopā kursā un arī ar krustvecāku palīdzību mēs sapratām, kur kas ir jāmeklē, kur kas parādās, un tad ar to var tikt galā. Tas nav neiespējami. Varbūt tu vari pastāstīt par to, kāda bija tava pirmā pieredze kā pirmkursniekam ar taviem krustvecākiem? Man noteikti pieredze bija ļoti laba. Man bija krustmāte, un mēs viņu vēl projām līdz pat šai dienai saucam par mūsu krustmāti. Manuprāt, ir ļoti forši, ka tu esi students un ka tev tās krustvecāks ir tavs vienaudzis. Un kad mums arī bija ļoti saprotoša un arī ļoti forša, mums nebija bailes viņai uzdot jautājumus, arī iesvētībās bija ļoti forši. Un pēc tam noteikti mēs visur arī viņu satikām un vienmēr parunājāmies, un man bija ļoti laba pieredze. Tāpēc arī kā otrā kursa studenta vēlējos pieteikties kā krustmāte, jo man ļoti patika, kā mūsu krustmāte mūs pieņēma un palīdzēja mums iejusties. Kā var pieteikties un kā var kļūt par krustvecāku? Parasti tas ir kaut kāds augusts, kad Vidzemes augstskolā, man liekas, ka studentu apvienībā ieliek sociālos medijos anketu, ka var pieteikties, tur jāuzraksta savu motivāciju vēstulē, un tad tev pēc kādas nedēļas dos ziņu, vai tu esi ticis krustvecāku vai neesi. Varbūt tu arī vari pastāstīt, kāda bija tava pirmā pieredze esot krustvecākam pirmajam kursam? Kas bija tas, ko tu pirmais darīji vai saskāries? Pirmā pieredze bija diezgan forša. Īpaši, kad iepazīst visus, es zinu, ka kaut kādi paspēja jau aizmukt prom, un tam man bija jāķer rokā, jo es nepazinu ne sejas, ne vārdus, un tam man bija jāmeklē, un man bija jāuztais obligāti grupiņa, kuras arī iepazīstināja ar sevi, pastāstīja mazliet jau par dažiem docētājiem, par dažiem kursiem, kas būs ļoti forši, un arī par iesvētībām, kas viņus visus mudināja, kad ir tiešām jānāk, tā ir vienreiz dzīvē iespēja būt iesvētībās, un noteikti tas ir jāizmēģina. Un man bija ļoti forši, man bija diezgan atsaucīgi krustbērni, teiksim tā, un viņi arī noteikti jautāja man jautājumus un nebaidījās, un es zinu, ka daudz rakstīja, varbūt šis ir muļķīgs jautājums, bet nē, tas nav muļķīgs jautājums. Tā ir pirmā nedēļa tava augstskolā, tā kā es saprotu, ka tu daudz ko nesaproti, un tu vari droši jautāt man, tas nav muļķīgi. Jā, tāda ļoti jauka pieredze ir bijusi, un patiešām tu esi izbaudījusi to procesu visu. Tu jau mazliet ieskicēji par to, kad ir šie jautājumi pašā sākumā, un viņi mēdz varbūt likties muļķīgi pašiem pirmkursniekiem, bet nav tā. Bet
tā vairāk kopumā skatoties, kādas ir biežākās situācijas, kad studenti vēršas pie sava kursvecāka? Visbiežākais, kas ir bijis, kad studentiem ļoti interesējas, ir kā ir veicies mums tajos kursos, kas viņiem ir pirmā semestrī. Viņiem noteikti interesē, kādi ir docētāji, kādi uzdevumi bija. Un tad mēs viņiem pastāstam, kur ir grūtāki kursi, kur ir foršāki kursi. Noteikti arī par eksāmeniem interesējas, kur ir grūtāki eksāmeni, kur nē. Tas pilnīgi pašsaprotami diezgan interesanti uzzināt, saprast, kurā kursā visvairāk pievērst uzmanību. Arī noteikti pa Moodle ir jautāts, ka tur ir nesaprašanas. Tas arī visbiežāk ir. Man liekas, tas arī principā viss. Un arī pie iesvētībām. Ļoti daudz gribēju uzzināt, kas notiks iesvētībās, bet tas bija jāpatur noslēpumā. Visi centās uzzināt, ko viņi tur darīs, ko darīs, bet neko neteicām. Tātad, jā, topošie pirmkursnieki saviem kursvecākiem varat nejautāt, kas būs iesvētībās, jo to jums neviens neatklās. Tagad parunāsim par studiju programmu direktoriem. Un tas, kā vienkāršāk paskaidrot, kas ir studiju programmu direktori, man šķiet, ka tāds vislabākais salīdzinājums varētu būt ar pamatskolas un vidusskolas klases audzinātāju, bet mazliet tādā akadēmiskākā vidē. Nav tā, ka studiju programmu direktors ir tādai mazai čupiņai, tas direktors, bet ir diezgan daudz kursiem, un tur kopā sanāk ļoti daudz cilvēki. Un kādos gadījumos studenti parasti vēršas pie studiju programmas direktora? Studenti pie studiju programmas direktors parasti vēršas nopietnākos tādos jautājumos, piemēram, tur problēmas ar studiju kursiem vai grafiku, neskaidrības par studijas prasībām, akadēmiskie parādi vai eksāmeņu jautājumi, vai arī eksāmeņu parādi, konflikts ar docētājiem, tā arī var gadīties. Noteikti arī pa akadēmisko gadu, ja vēlās students paņemt, un vai tur kursu maiņa vai studiju pārtraukšana, vai arī sūdzības vai kaut kādi nepatīkami iemesli. Jā, tātad sanāk, ka par visu to, ko kursvecāki nevar atbildēt un īsti arī nevar noorganizēt, bet tas arī iet pie studiju programmu direktoriem. Un kādu palīdzību students var sagaidīt no studiju programmas direktora? Kā viņi visbiežāk palīdz un kas ir tāds pirmais solis, ko viņi dara? Parasti var sagaidīt profesionālu un akadēmisku palīdzību, piemēram, tur skaidrojums par studiju noteikumiem un prasībām, palīdzību problēmu situācijās ar kursiem vai docētājiem, arī risinājumi, ja ir kavējumi, akadēmiskie parādi vai grūtības studijās, konsultācijas par studiju plānu vai turpināšanu. Vairāk ir tas akadēmiskais, to, ko noteikti mēs kursvecāki nevaram palīdzēt. Jā. Kā no tavas pieredzes ir, vai studenti pietiekami izmanto šo iespēju uzdot šos jautājumus saviem studiju programmu direktoriem, vai viņi visbiežāk nobīstās vai kaut kā paši mēģina tikt galā? Manuprāt, tas vairāk ir no manas pieredzes, kad mēs sākumā kursabiedri cenšamies paši izdomāt to jautājumu un saprast, varbūt mēs pajautājam docētājam, ja tas, piemēram, saistībā ar kādu kursu, un ja tiešām nav nekādas izvēles, tad mēs noteikti vēršamies pie studiju programmu direktors. Un varbūt studenti neizmanto to tik daudz, jo varbūt ir tiešām bailes, kad varbūt viņiem liksies, ka tas jautājums ir nevietā vai muļķīgs, bet noteikti nav jābaidās un ir jāizmanto to situāciju, ja tev tiešām kaut kas nav skaidrs. Piemēram, pie tiem pašiem parādiem labāk pajautāt studiju programmu direktorai un visu noskaidrot mierīgā veidā, nekā pats izdomāt kaut ko savu galvu. Jā, vienmēr ir labāk pajautāt kādam, kurš būs zinošāks, lai tu vari izdarīt pēc iespējas pareizāku to rīcību, jo nejautāt un vilkt garumā un cerēt, ka tā problēma atrisināsies pati par sevi ir, tā tas nenotiek un tā nevajadzētu darīt. Bet arī mums pirmajā kursā ir ļoti līdzīgi, ka mēs tās problēmas visbiežāk cenšamies atrisināt savā kursu biedru starpā. Ja tas ir kaut kāds ar kādu atsevišķu kursu, tad mēs vēršamies pie docētāja, kas šo kursu pasniedz. Un tad līdz šim īstenībā es gribētu teikt, ka arī no manas pieredzes nav bijusi vajadzība vērsties pie studiju programmu direktores, kas mums ir. Kā studiju programmu direktori var palīdzēt momentos, kad šķiet, ka ir iestājusies krīze un kad vispār nav nekāda risinājuma tai problēmai?
Viņi noteikti var palīdzēt to, ka viņi var uzklausīt studenta situāciju un palīdzēt atrast risinājumu. Ieteikt, piemēram, elastīgāku studiju plānu, piemēram, ja tev ir problēmas kaut kā apvienot studijas, palīdzēt arī vienoties par termiņu pagarinājumiem un individuāliem risinājumiem, ja tev ir kaut kāda darba, ko tu nevari izdarīt konkrētā laikā. Arī izskaidrot, ja tu vēlēsies paņemt akadēmisko gadu, noteikti var izskaidrot visu to. Un noteikti palīdzēt. Un, es domāju, ka tas arī, ja tev ir tāda krīze, kad tev noteikti vajag kādu cilvēku, ko izrunāties, un studiju programmu direktori noteikti ir ļoti labs variants, jo tev iedos padomu, un tu varēsi atrast savu risinājumu un tikt tālāk. Jā, man šķiet arī, ka studiju programmu direktori ir tāda uzticības persona, un nevajadzētu baidīties no tā, ka tas, ko tu tam cilvēkam pastāstīs, ka viņš to pēc tam tur, nezinu, tev, piemēram, kaut kāds konflikts ar docētāju, viņš neies pēc tam pie tā docētāja un nestāstīs to, ka, man tas students tā teica. Viņi tā nedara, un par to noteikti nav jāuztraucās. Vai viņi ir viegli pieejami, vai ir viegli komunicēt ar studiju programmu direktoriem? Komunicēt noteikti ir viegli ar viņiem. Man, piemēram, nav nekāda slikta pieredze bijusi, un vai viņi viegli sasniedzami? Manas pieredzes, precīzāk no kursa biedras pieredzes, ja ir gada projekta sezona sasniedz, nav tik viegli sasniegt, tur ir mazliet jāpagaida, bet atbildēs, vienmēr atbildēs. Ja, piemēram, neatbild, tad varbūt kādreiz studiju programmu direktori uz vietas, un tu noteikti vari aiziet un apjautāties. Jā, visticamāk, tas ir atkarīgs no tā laika, kad tu uzdod to jautājumu, jo, tāpatās kā studentiem, arī studiju programmu direktoriem, kas visbiežāk arī pasniedz lekcijas, viņiem ir savi tie saspringtie momenti, kad tur e-pastā man šķiet, ka ieskrien kaut kāds 500, varbūt ne 500, bet kāds 50 vēstules, un tā tava viena mazā vēstulīte kaut kur ir pazaudējusies. Un tādos gadījumos man šķiet, ka ir vērts uzrakstīt atkārtot, piemēram, ja paiet nedēļa, tu uzraksti atkārtot, pieklājīgi atgādini to, ka es rakstīju to, un varbūt tā vēstule ir pazudusi, un tad uzdot to savu jautājumu vai izskaidrot to savu problēmu. Vai mūsdienu studenti izjūt pārāk lielu spiedienu būt patstāvīgiem? Manuprāt, jā. Tas arī atkarīgs atkal ir no studenta. Daži varbūt izjūt, daži varbūt neizjūt, bet es domāju, ka viņi izjūtos spiedienu, jo bieži pat ātrāk nekā viņiem tam jābūt gatavi, viņi ir spiesti būt patstāvīgi. Un arī nereti no studentiem sagaida to, ka viņi paši organizē savu laiku un mācības, strādās paralēli studijām, kā ļoti daudz studenti to dara, arī sociāli aktīvi, arī pieņemt svarīgus lēmumus. Un, tas varbūt dažiem liekas pa ātru, tāda atbildība, un tad varbūt ir tas mazliet spiediens, bet, manuprāt, tas spiediens ir pirmajā mēnesī, varbūt kā pirmkursniekam, un tad jau tu saproti, kā viss strādājās, tu mācies organizēt savu laiku, jo tu saproti to, ka tev nav īsti variantu, tu esi pieaudzis cilvēks, un tev tas ir jāmāk darīt. Varbūt, kas ir šī robeža, kad saprast, ka tas ir vienkārši tas sākuma spiediens, un ka tas ir tas sākuma šoks, starp to, ka patiešām kaut kas nav kārtībā un kaut kā ir jārisina tas viss. Kāda varētu būt tā robeža? Noteikti tā robeža ir, varbūt, kad tu esi students un to noteikti ir sakrājušies ļoti daudz darbi, un tu saproti, ka nav viss kārtībā un tev vajag noteikti lūgt palīdzību kādam, vai arī tev ir pašam arī jāsaprot, kā organizēt savu laiku. Esmu noteikti bijusi tādā situācijā, ka man ir darbi tik daudz, ka es nezinu, no kura gala sākt. Un tad es arī saprotu, kā organizēt savu laiku, aprunājos ar kursabiedriem, un noteikti tā ir tā robeža, ka tu netieci vairāk studijām līdzi, ka tev ir jāsaprot, ko mainīt, lai tu neatpaliec, un trakākajā gadījumā neaizēj no augstskolas, vienkārši padodies tikai tāpēc, ka tev ir tik daudz darbi, kurus tu noteikti varēji izdarīt, bet tu vienkārši nevēlējies to darīt. Jā, es piekritīšu tam, ka varbūt varētu būt grūti uztvert šo robežu, bet tajā momentā, kad tev liekas, ka tu patiešām viss ir slikti un kad tu vienkārši esi tur neveiksmīgi rīkojies vai ka tev vienkārši tas viss nesanāk, tad tas varētu būt tieši tas moments, kurā vajag mēģināt lūgt to palīdzību, nevis ieiet vēl dziļākā grāvī. Kā jau mēs nonācām pie šādas secinājuma, un es arī nebaidos apgalvot, ka es domāju, ka vairums studentu šim piekritīs, ka
ir vieglāk runāt ar citu studentu, nevis pasniedzēju, piemēram, vai studiju programmas direktoru. Bet kā tu iedrošinātu jaunos pirmkursniekus nebaidīties runāt ar pasniedzējiem? Es noteikti piekrītu to, ka ir vieglāk runāt ar kursabiedriem, un es iedrošinātu, ir jāsaprot to, ka mēs esam pieauguši cilvēki, gan mēs, studenti, gan docētāji, un noteikti nav jābaidās jautāt jautājumus. Tev noteikti atbildēs to jautājumu, pat ja tev viņš liekas muļķīgs, tev noteikti atbildēs un paskaidros. Un, kad tu sāksi jautāt tos jautājumus, tu jau būsi tāds iedrošināts, un tu varēsi turpināt jautāt un jautāt. Tā komunikācija bieži vien ir tā atslēga un tas problēmas risinājums uz visu. Un, ja tu nobīsties un tu šo komunikāciju neveido, tad tu dari pāri sev, un kad noteikti tā nevajag darīt. Kā tu domā, vai viena atbalstoša saruna ar krustvecāku, ar savu kursa biedru vai ar to pašu studiju programmas direktoru var palīdzēt? Noteikti. Noteikti pat viena mazākā saruna var palīdzēt. Es saku no savas pieredzes, ka es biju strupceļā rakstot akadēmisko rakstību, literatūras apskatu. Es biju ļoti lielā strupceļā. Man likās, ka viss man būs slikti, kad es tūlīt nedodu Dievs no budžeta izkritīšu. Un, es parunājos ar savu labāko draudzeni, kur arī ir studenti, un viņi man noteikti nomierināja, jo es raudāju, viņi man nomierināja, es parunājos un es, savilku savu grožos, un es visu izdarīju, un man bija ļoti laba akadēmiskajā rakstībā. Tāpēc noteikti kaut vai viena mazākā saruna, kaut vai kursabiedru, mammu, tēti, draudzeni, krustvecāku noteikti var palīdzēt. Es piekritīšu šim, jo es arī esmu nonākusi tādā situācijā, kad liekas, ka viss ir slikti, kad es tur esmu visu sačakarējusi, bet tad es parunājos, un tās sarunas laikā tu it kā runā par to savu problēmu, bet tev tās domas kaut kā aiziet prom no tā visa, un tad tu paskaties ar tādu svaigāku galvu un ar svaigāku prātu uz to problēmu, un tu saproti, ka šim ir risinājums, man vienkārši ir jāsaņemās un jādara, un nevajag plinti mest krūmos, un kad viss noskaidrosies un būs labi. Tad, kad tu saproti to, ka tu vairs netiec galā, tad noteikti vajag vērsties pie palīdzības. Kā jau arī minēju, pie kursabiedriem, pie krustvecākiem, pie kā tu vēlēsi. Jā, mums tieši viena no iepriekšējām epizodēm bija par gada projektu, un tur mēs arī savā starpā nonācām pie tāda secinājuma un atziņas par to, ka tāpatās kā visus darbus nevajag rakstīt pēdējā momentā, tāpatās arī uzdot jautājumus, komunicēt un mēģināt atrisināt savas problēmas arī nevajag pēdējā momentā. Kādu padomu tu dotu studentam, kurš šobrīd jūtas vientuļš, apmaldījies vai satraukts? Es studentam dotu noteikti padomu to, ka precīzāk censtos iedrošināt to, ka viņš noteikti nav vienīgais, kas tā jūtas, un ja viņš jūtas apmaldījies, es noteikti ieteiktu ar kādu parunāties. Jā, tāpēc atkal nonākam pie tā paša, kad vienkārši saruna var palīdzēt, un mums augstskolā ir tik daudz iespējas, kam pajautāt, un ir patiešām izveidot vesela šī programma, kas ir tā krustvecāku programma tieši šādiem gadījumiem, ka tev varbūt ir bail iet pie tā pasniedzēja un pie tā studiju programma direktora, un ka tas ir tāda uzticības persona tieši pirmkursniekiem. Mēs esam nonākuši pie noslēguma jautājuma, ko mēs uzdodam katram viesim. Kā tev šķiet, būt pirmkursniekam ir grūti vai viegli? Manuprāt, sākumā ir ļoti grūti. Man liekas, tās pirmās vismaz 2 nedēļas. Bet tad jau paliek vieglāk, jo grūti ziņā tādā, kad tev viss ir pilnīgi jauns. Tu esi kā, tāds zaļš gurķītis šeit iemests tikko no vidusskolas, un tev ir jābūt patstāvīgam, un noteikti tev ir priekšā daudz izaicinājumu, un tas noteikti 2 nedēļas kā pirmkursniekam noteikti bija visgrūtākais arī noteikti man. Varbūt arī 1. nedēļa saprast viss, kā augstskola darbojās un pierast, bet pēc tam, man liekas, ir ļoti viegli. Varbūt ne ļoti viegli, bet tu jau esi pieredzis pie tās vidas un tu apmēram zini, ko tu sagaidīsi un kā būs. Jā, es tāpatās kā Karolīna esam dzīves piemērs tam, ka tiešām tās pirmās 2 nedēļas ir ļoti, ļoti sarežģītas.
es kā tāds emocionālāks cilvēks pārdzīvoju ļoti, cik es atceros, bet tad, kad tu iepazīsies ar kursu biedriem, tu iepazīsies ar to, kā viss notiek, un tev atrodās tie tavi tā kā drošības pilveni, tie drošie cilvēki, ar kuriem tu pavadi to savu ikdienu kopā, tad viss paliek vieglāk. Paldies tev, ka tu atradi laiku atnākt pie mums un atbildēt uz šiem ļoti svarīgajiem jautājumiem par kursniekiem. Un ar klausītājiem mēs tiksimies nākošajā epizodē. Atā! Atā!